Pilnīgs autoritārs varas sagrābšanas process pašlaik notiek Amerikas Savienotajās valstīs. Tas nav nedz joks, nedz metafora. Šodien ASV tiek publicēts liels skaits detalizētu un šausminošu analītisko materiālu par šo tēmu, tostarp Pītera Beikera raksts New York Times, kurā viņš salīdzina Vašingtonā notiekošo ar Maskavu. Pīters Beikers strādāja par Washington Post biroja vadītāju Maskavā tieši tajā laikā, kad veidojās Putina autoritārais režīms, tāpēc viņš labi saprot, par ko runā. Šis ir Vladimira Milova komentārs, un daudzi skatītāji viņam ir nesen uzdevuši jautājumu: kas notiek Amerikā? Jo ir acīmredzami, ka ASV līdz šim pastāvējušās sistēmas ierobežojumi un līdzsvars, kas novērsa vienas grupas varas monopolu, šobrīd tiek demontēti. Vašingtonā it kā ir ieradusies lielā autoritārā slota, kas attīra visu nevēlamo, tāpat kā Krievijā Putina varas sākuma posmā. Ir pārsteidzošas paralēles ar to, kas notika Krievijā 2000. gadu sākumā. Milovs atsaucas uz savu video sēriju par trakajiem 2000. gadiem un putinisma izveidošanos, kur ir aprakstīts, kā Putins pakāpeniski nostiprināja varas vertikāli. Šobrīd to pašu stratēģiju īsteno Donalds Trumps Amerikā. Turklāt sabiedrības reakcija ir apbrīnojami lēna vai pat vispārīga tās neesamība, gluži kā Krievijā 2000. gadu sākumā. Šo paralēļu apspriešana ir svarīga divu iemeslu dēļ. 1. Amerikāņi vēl nesaprot, kas notiek, jo viņiem nekad agrāk nav bijis autoritārs apvērsums. Viņi neprot to atpazīt un novērst. 2. Šis process sniedz svarīgas mācības arī par Krievijas nākotni, lai izveidotu politiskās, valsts un sabiedriskās institūcijas, kas nākotnē nepieļautu līdzīgu varas sagrābšanu. Amerikāņu ilūzijas par demokrātijas neaizskaramību. Skeptiķi apgalvo, ka ASV tas nav iespējams, jo tur ir attīstīta demokrātisko institūciju sistēma. Tomēr tas ir tas pats pašaizsardzības mehānisms, kas Krievijā 2000. gadu sākumā ļāva cilvēkiem ignorēt autoritārismu uzplaukumu, ticot, ka mums ir konstitūcija, parlaments, brīvā prese, kā gan varas sagrābšana vispār var būt iespējama. Tagad šādu domāšanas veidu redzam ASV. Bet amerikāņu demokrātiskie institūti nebūtu nav tik stipri, kā daudzi domā. Parlaments, kongress, jau tiek pakļauts autoritārai kontrolei. Republikāņu partija, kuru kontrolē Trumps, kļūst par gumijas zīmogu, kas vienkārši apstiprina prezidenta administrācijas lēmumus. Tāpat notika Krievijā, kad Krievijas valsts doma kļuva par prezidenta administrācijas departamentu likumdošanas jautājumos. Divpartiju sistēma faktiski izslēdz politisko konkurenci. Uz papīra ik viens var izveidot jaunu partiju, bet reālajā dzīvē birokrātiskie šķēršļi padara to gandrīz neiespējamu. Pat miljardieriem, piemēram, Maiklam Blumbergam, neizdevās iedibināt alternatīvu partiju. Republikāņu partijas kontrole pār kongresu nozīmē, ka politiķi baidās iebilst pret Trumpu. Tie, kas mēģināja, piemēram, Mits Romnijs un Liza Čeinija, tika izstumti no partijas un zaudēja amatus. Trumpa tīrīšanas kampaņa valdībā. Trumps sistemātiski iznīcina izpildvaras neatkarību. Likvidēja neatkarīgo inspektoru institūtu, kas daudzus gadus kontrolēja valdības likumību un bija pasargāts no prezidenta ietekmes. 2. demontē profesionālo valsts pārvaldi, aizstājot pieredzējušos ierēdņus ar politiski lojāliem cilvēkiem. 3. ievieš sistēmu, kurā amatpersonas baidās nepaklausīt, jo var tikt atlaistas. Tieši to darīja Putins Krievijā, ieviešot savu Pēterburgas komandu, kas sastāvēja no viņam uzticīgiem, bet nekompetentiem cilvēkiem. Tiesu vara un augstākās tiesas loma. Amerikas augstākā tiesa tagad ir Trumpam lojāla, jo viņš iecēla tur konservatīvus tiesnešus. Tiesas lēmumi sāk atspoguļot autoritāras tendences. Tiesneši atcēla pusgadsimtu ilgušo tiesību normu par abortu legalizāciju, ļaujot štatiem aizliegt un pat krimināli sodīt sievietes par abortiem. Tiek virzīts precedents, kas piešķirtu bijušajam prezidentam imunitāti no krimināla atbildības, pat ja viņš būtu pastrādājis slepkavību. Trumpa stratēģija ir vienkārša. Viņš apzināti pieņem nelikumīgus lēmumus, kas nonāk tiesās, un sagaida, ka augstākā tiesa tos apstiprinās. Tas atgādina Putina taktiku 2000. gadu sākumā, kad viņš pakļāva tiesas kontroli un izmantoja tās, lai legalizētu savus pretiesiskos lēmumus. Mediju kontrole un pašcenzūra. Amerikā sāk veidoties pašcenzūra medijos, līdzīgi kā Krievijā. Washington Post īpašnieks Jeffs Bezos maina avīzes kursu, vairs neatbalsta demokrātus un izvairās no Trumpa kritikas. New York Times žurnālists un Nobela prēmijas laureāts Pols Krugmans bija spiests pamest avīzi, jo viņa pret Trumpa viedoklis vairs nebija vēlams.
Mediju ietekmē bailes un vēlme saglabāt piekļuvi varai, kas noved pie pašcenzūras un neutralitātes imitācijas. Militārās un drošības iestādes. Trumps pilnībā pārstrukturē ASV militāro vadību. Nomaina Pentagona vadību ar sev lojāliem cilvēkiem. Pārņem kontroli pār FIB un izlūkdienestiem. Tieši tāpat darīja Putins, sākot ar spēka struktūru pilnīgu pakļaušanu saviem mērķiem. Kas būs tālāk? Trumps plāno saglabāt varu ilgu laiku, un viņa stratēģija ietver vēlēšanu sistēmas manipulēšanu, lai nodrošinātu republikāņu pastāvīgu uzvaru, opozīcijas pilnīgu nomākšanu. Piemērs Ungārija, kur Viktors Orbāns pēc demokrātiskas ievēlēšanas izveidoja autoritāru sistēmu, no kuras opozīcija nevar izbēgt. Eiropas loma. Eiropai ir jāuzņemas līderība cīņā pret autoritārismu, jo ASV demokrātija tiek ātri demontēta. Ja amerikāņi nespēja laicīgi mobilizēties pret Trumpa režīmu, demokrātija ASV var tikt neatgriezeniski iznīcināta. Šī situācija atkārto to, kas notika Krievijā pirms 25 gadiem, un tagad mēs redzam, ka Amerika guļ, tāpat kā Krievija toreiz.